Čau, draugi! Pirms nedēļas mani uzrunāja internets. www.youtube.com Dažādās valstīs jaunieši ir spējuši uzlādēt savus mobīlos telefonus, ieslēgt lampiņas ar kartupeļu palīdzību. Jūs noteikti jautāsiet, vai tas ir reāli? Kādus kartupeļus man izmantot? Vecīt, ko tu pīpē? Vai tas ir legāli? Es jums teikšu, tas viss ir iespējams. Es jums parādīšu, es jums iemācīšu. Kā tupenis jums var palīdzēt? Ne to es gribēju teikt. Es jums atklāšu noslēpumu, kā ar kartupeļa palīdzību var ieslēgt gaismu. Viss, kas tev būs vajadzīgs, ir lampa, knaibles, grausta maizes rika. Nē, tas vairāk man. Kartupelis, vads un 2 sērkociņi. Sagatavojam vada galus, iesprožam kartupelī 2 sērkociņus un aptinam ap tiem vadu. Kad pamata konstrukcija ir gatava, viss, ko atliek izdarīt, ir tikai ieslēgt gaismu. Kā teiktu Nils Armstrongs, tas ir mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei.